Sveiki, ūdensvīri, parunāsim par februāru. Kāds taro kāršu skatījumā tas solās būt? Februārī ūdensvīri būs ļoti izlēmīgi, pārliecināti par saviem spēkiem, pārliecināti par saviem spriedumiem, par to, ka viss ir izdarāms pašu spēkiem. Ja vienīgi būs mazliet vēlme piesaistīt vēl augstāk stāvošus cilvēkus, vēl augstāk stāvošas instances, bet patiesībā šeit ūdensvīru pārliecība līdzinās kā jau augstākajai instancei. Tātad daudz auniskas enerģijas, tā ir Marsa enerģija, tā ir vīrišķība, tas ir vēlme pieteikt sevi diezgan kategoriski, diezgan stingri, noteikt savas robežas un daudziem ūdensvīriem iespējams būs kārtojums kādas lietas, kas saistītas ar valsts instancēm, bet šeit šī pārliecība ir ārkārtīgi stingra un līdz ar to tas nekādā veidā nav ar mīnuszīmi. Darbs. Ko darbā ūdensvīriem sagaidīt? Darbā būs tāda pauze vai apstāšanās situācijas. Pakārtais vienmēr saka, ka gadījumā, ja jūs jūtat, ka neiet uz priekšu, ka nevar kaut ko attīstīt, nav pietiekami lielas dinamikas, tas nozīmē paši uztaisiet, tā kā pārdomu brīdi, tādu stop, pauzi. Atcerieties, ka no 26. februāra mums būs retrogrāds Merkurs, kas arī jau darījuma lietas dažkārt noliek uz tādu lēnāku tempu. Tās var būt kaut kādas, negribētu teikt, ka tās ir problēmas, bet ķibeles ar tehniku, ar mašīnām, ar pārvietošanos, arī rakstisko saziņu. Tātad šis stops, lai jums vieglāk, attīstītos, vienmēr paskatieties arī spamā jūsu ēpastos, jo dažreiz iznāk tā, ka jūs gaidat kādu ļoti svarīgu atbildi un jūs gluži vienkārši tur nesaņemat. Šis ir brīdinājums, ka pauze var būt arī tādu tīri tehnisku iemeslu dēļ un lēnā garā ar tādu mierīgu prātu, ar izpratni, kādēļ tas tā, un ejam uz priekšu. Attiecības, ūdensvīri. Attiecībās Kausu karalieni, attiecības būs tā jūsu tēma, kur jūs varēsiet paust jūtas, paust emocijas, iespējams vairāk nekā citām reizēm. Sagaidāms ir pietiekami romantisks mēnesis, varbūt savā ziņā ar raudzīšanos tālumā, ar ilgošanu, ar sagaidīšanu. Un katrā ziņā, ja jūs gaidiet no savas mīļotās personas kāds īpašs vārds, īpašas dāvanas šajā mēnesī, tad visdrīzāk tā tas arī būs, bet atcerieties, ka arī partneris gaida parasti tādu pašu sirsnīgu un siltu pretī emociju. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, Kausu karaliene ir viena no attiecību rādītājiem un var tiešām norādīt uz plaukstošām jūtām, uz interesi, uz romantiku, katrā ziņā uz gardiem ēdieniem, cienastiem, dāvanām, ziediem, tā kā neskopojieties ar šīm lietām un attiecības visdrīzāk šajā mēnesī var būt tiešām tādas plaukstošas. Un padoms ūdensvīriem. Kāds ir kopējais padoms? Pentakļu karalis, jūs redzat, manuprāt, šajā gadījumā viņš sola jums ļoti burvīgas svinības, netaupiet naudu, netaupiet naudu uz sevi, uz saviem priekiem, uz savu baudu, jo, ko tu tur krāsi tik daudz, vai ne? Tātad izbaudiet ūdensvīru šo mēnesi no sirds. Pietiekami daudz jums ir jaudas, resursi, mīlestības, apkārtējo cilvēku iesaists un tikai pašam jāmāk tā mazliet pareizi izstūrēt. Uz tikšanos atkal.